ceļā mūs sauc, halleluja, ceļā mūs sauc, halleluja, lai atsākas sirds, lai prieks attīstīs, halleluja, halleluja, lai atsākas sirds, lai prieks attīstīs, halleluja, halleluja. Jo kādu brīdi jāatpūšās no svētceļniekiem, vai ne? Jā. Var iet uz veikalu. Tad jautājums, vai ir kaut kāda noteikuma, ko drīkst, ko nedrīkst pirkt svētceļnieki? Es domāju, ka ir sirdsapziņa un svētcinieks primāri, protams, pērk ūdeni, bet jūtams, ka svētceļā prasās cukurs, kas ikdienā mēs zinām, kā ir ar cukuru, bet saldinātie dzērieni ļoti topā saldējumi, gribās kaut ko saldu, enerģiju. Bet jā, svētcinieks ļoti apzinīgs, ļoti nobriedis un par to ļoti liels prieks. Cik bieži sanāk svētceļniekiem ieiet veikalā? Nav bieži, ir teritorijas, kur ir vairāk, bet labi lielajās pilsētās Jēkabpilī, bet pēc tam mēs dodamies Latgales virzienā un tur mums sanāk tas mazāk. Bet mērķis ir tomēr ieiet tajā klusumā, mēs ļoti ceram, ka arī pēc Jēkabpils mums būs mazāk mašīnas, jo šī trasa ir diezgan aktīva. Grūti lūgt Rožu kroni, Žēlsirdības kronīti, kas laik brauc mašīnas garām, bet tagad mēs pēc Jēkabpils ejam tajā Latgales daļā jau tā pa īstam. Ilmār, kas ir svētceļnieka tādā standarta aprīkojumā un kas ir svētceļnieku vadītāja aprīkojumā? Standarta aprīkojums svētciniekam noteikti ir, forma tas ir labi apavi un tā apģērbs, kas aizsargā pret sauli. Melna sutaņa ļoti labi jāaizsargā. Un cepure, saules brilles, tas ir pamats. Un somā jābūt lietusmētelim, ūdens pudelei. Mēs pusdienu traukus nenesam līdz, tos mums pieved. Tas ir galvenais, lietusmētelis, ūdens. Varbūt arī kaut kas tāds, kas nepieciešams privāti. Vai telefons arī katram ir līdzi, vai zinu, ka ir grupas, kuras telefonus savāc vienu vietu un ejot, lai nebūtu kaut kādas izklaidības, tad telefonus nemaz nelieto? Nē, mums tā nav. Mēs esam nobrieduši svētceļiem grupu ar labi veidotām, formētām sirdsapziņām. Ejot ceļā nelietojam, bet, ja piemēram klusuma stundā kāds grib izmantot elektronisku bībeli, viņš to var izdarīt. Un arī mums visa saziņa notiek WhatsApp grupā un arī breviāru laudas vespers mēs lūdzamies breviārs.lv. Līdz ar to nav tā, ka telefonu nevar izmantot, bet svarīgi ir tā apziņa, lai nebūtu tā, ka visa grupa iet un tikai sēž kaut kur TikTokā vai kur. Mēs sakam arī, ka tas ļoti svarīgi, kā mēs izskatāmies. Jo cilvēki no malas redz mūs, ja tā telefona lietošana tāda, kad apsēžoties jā, bet ikdienā tomēr nē. Jums ir līdz arī karogi. Kas tie pa karogiem? Jā, šoreiz mēs nesam līdz karogus, kas ir Latvijas karogs. Mēs nesam Salaspils katoļu draudzes karogu, kas ir galvenā tāda draudze, kas iet. Arī Ogres pilsētas karogu, jo iet ar Ogres draudze un Salaspils pilsētas novada karogu. Tā kā mums ir Ogres novada, Salaspils novada, Latvijas un arī draudzes karogs. Un arī vēl krusts, skatos, kur izrotāts ar... Krusts ir galvenais. Krustam pa priekšu var iet tikai cilvēks ar karodziņu un vesti, kas regulē satiksmi. Un krustam ir uzlikts maisiņš, kurā ir salikt ļoti daudz lūgumu, ko cilvēki ir vēlējušies, jo viņi nevar fiziski paiet, viņi ieliek lapiņu, un mēs par viņiem lūdzamies par šiem nodomiem. Un tad, kas ir svētceļu vadītāja ekipējumā? Skatos, ka tev ir gan mugursoma, gan vēl kaut kādi aprīkojumi. Megafons, tātad tas ir skaļus pastiprināšanas iekārta, jo tāpēc, ka manas balss resursi ir ierobežot un arī ejot pa ceļu, kur brauc mašīnas, mēs pastiprinām balsi. Jā, tad megafons. Sirēnu arī var ieslēgt? Jā, bet mēs neslēdzam. Un rācija, ar ko es sazinos ar priekšējās, tātad grupā priekšā iet cilvēks ar tātad vesti un karodziņu. Es regulēju ātrumu vai lēnāk vai ātrāk, lai grupa neizklīst un tā tālāk. Cik daudz rācijas jums ir uz grupu? 2. Varētu būt 3, bet mums ir 2, pilnīgi pietiek. Un... Sutana. Priestera amata tērps. Uzskatu, ka jāiet, labi, varbūt rokas drusku, lai nav tik karsti, bet es uzskatu, ka garīdzniekam ir jānāsa šis tērps. Varētu vēl būt birete, bet ir cepurīti un tiedam Salaspils. Viņi drusku jau cietus ir jau ar sviedriem Salaspils pilsēta cepurīti. Bet jābūt ir priestera tērpā, jo tā ir laba spēcīga zīme,
kad apkārtie cilvēki redz, ka pavada priesteris, un tā ir uzrunājuša zīme. Ir kongregācijas kā mazs kalponis, kas nenēsā habitus, bet mums priesteriem ir dota sutana, un kāpēc sutana nelietot? Un vai sutana vēl nav izbalējusi? Dažas jau ir izbalējušas, šī arī ir ceļā uz to. Varbūt pēc šīs svētceļa viņi būs arī beigusi savu kalpošanu, to mēs redzēsim Aglonā. Un kā ar katru dienu pievienojas vēl kādi jauni svētceļnieki jūsu grupai? Nu, mēs esam tāda grupa, kas esam piekrituši šai avantūrai. Tas ir zināms risks. Vakar arī vienu cilvēku veselības dēļ bijām spiest sūtīt mājās, bet mēs tomēr gribam dot iespēju vai 1 vai 2 dienas paiet, jo ne visi var dabūt atvaļinājumus. Līdz ar to mums šobrīd kopējais skaits, kas ir pievienojušies, ir 100 cilvēki, kaut arī Aglonā mēs iesim 80, bet mēs uzskatām, ka visi 100 cilvēki ir gājuši, jo daudz arī, kas pagāja 1 dienu, viņi tik un tā aizbrauks uz Aglonu. Līdz ar to viņi ir svētceļnieki, tikai pagājuši 1 dienu, tā kā jā, mēs ņemam un arī pievienojas, un mēs esam atvērti, jo tiešām negribam liekt nevienam šo iespēju iet uz Aglonu. Un kāda ir autobraucēja, vai es redzu arī ļoti daudz motobraucēju attieksmi pret svētceļniekiem? Neitrāli. Ļoti daudz ir nepīpina, un paldies Dievam, man nav vēlme, lai katrs mums pīpinātu, bet ir cilvēki, kas pamāja, kas pasignalizē. Nu, ir ļoti maz, 1, varbūt kādi 2, kas varbūt izrāda savu nepatiku, bet tādi ļoti maz. Bet cilvēki mums netraucē un pat piebremzē un respektē, tā kā es teikšu, ļoti, ļoti labi. Kaut kā ir kļuvusi satiksme uz ceļa, ir kļuvusi tāda civilizētāka un ir jūtams, ka autovadītāji tādi ir saprotošāki. Un paldies visiem skatītājiem, un ja kāds vēlas, var droši pievienoties. Ja ne, tad tiekamies Aglonā vai arī svētdienās savās draudzēs, jo mums jau kā kristiešiem katra svētdiena ir kā mazās lieldienas. Un arī var teikt kā mazā Aglona, jo lieldien, svētdiena ir tā diena, kad mēs pulcējamies. Tad laimīgu ceļu! Ceļā mūs sauc, halleluja, ceļā mūs sauc, halleluja, lai iesvētas sirds, lai prieks tas ir smirds.